ziņas. Pedagoģa arotbiedrība gatavojas pieprasīt izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa demisiju. Viņam pārmeta ministra darbības imitāciju un necīnīšanos par lielākām skolotāju algām. Saeimas izglītības komisijas deputāti norāda, ka situācija saistībā ar finansējumu skolām un pedagogiem kļuvusi dramatiska. Tikmēr ministrijā pārmetumiem nepiekrīt un uzsver, ka Ķīļa demisijas pieprasījumam nav pamata. Skolotāji nobažījušies, ka izglītības ministrs Roberts Ķīlis varētu valdībā un Saeimā nepieprasīt papildu valsts finansējumu sadarbības memorandā paredzēto reformu īstenošanai un pedagoģu algām. Pedagoģa arotbiedrībā neizslēdz, ka nebūs naudas skolotāju algu izmaksai, nemaz nerunājot par paaugstinājumu. Lai pāriet uz šo reformu, ir nepieciešams finansējums vismaz par 30% lielāks. Redzot, ka ministrs nepieprasa vispār neko, un kad ir apdraudēts arī šī gada pedagoģa algas jau sākot no 1. septembra, tas mums rada satraukumu. Nākamnedēļ arotbiedrības vadība klātienē vēlas iztaujāt Ķīli. Ja viņa atbildes neapmierinās, skolotāji lems par neusticības izteikšanu izglītības ministram. Arotbiedrībā arī uzskata, ka slikti strādā ne tikai ministrs viens, bet visa viņa komanda ministrijā. Arī Saeimas izglītības komisijā atzīst, ka situācija ap finansējumu skolām un skolotāju atalgojumu kļuvusi dramatiska. Pirmdien rīkojam ārkārtas komisijas sēdi, kurā lūgsim izglītības ministrijas pārstāvis skaidri paskaidrot, vai skolotāju algām nauda ir pieprasīta, vai tā ir saņemta, vai ir nodrošināts ne tikai algu pieaugums, bet arī līdzšinējo algu saglabāšana, un pēc tam mēs varēsim spriest, kā šādā situācijā rīkoties. Izglītības ministra viedokli neizdevās uzzināt, jo viņš esot saslimis. Arī sazvanīt Ķīlu neizdevās. Tikmēr izglītības ministrijā norāda, ka iespējamam ministra demisijas pieprasījumam nesot pamata. Sadarbības memoranda prioritātes, pedagoģu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanas programmas vēl esot izstrādes stadijā. Mēs patiešām domājam, ka mēs šobrīd strādājam pietiekami pamatoti un nopietni tam, lai šīs programmas, teiksim, izstrāde un saturs būtu ieguldījums ilgtermiņā attiecībā tieši uz pedagoģu gan darba samaksu, gan profesionālās pilnveides, gan apmaksu, gan nodrošinājumu, gan arī dažādas teiksim, mācību vides uzlabojumu. Tikmēr Saeimas izglītības komisijas deputāti lūgs premjeram Valdim Dombrovskim papildus finansējumu zinātnei, ko ministrs Ķīlis tā arī nesot izdarījis. Guntis Meisters, Inga Mārs Stankēvičs, TV3 ziņas.